bija otrie palīgi, kas tajā brīdī, kad mēs sākām buksēt ar izdošanu, Pieters sniedza ārkārtīgi lielu palīdzību roku, un man arī iedrošināja, ka ir vērts tālāk turpināt, un arī iedrošināja Armandu, un lai mēs varam tālāk doties. Labvakar! Esmu Iecavas sieviešu klubu Liepas dibinātāja, un Liepām Iecavā ir jau 19. gads, es esmu diezgan sens, un tā sakārtojās, kad es kļuvu par kultūras vēstnieku Latvijā, kur Eva jau bija kultūras vēstnieks Latvijā, mūsu ceļi krustojās, un es domāju, pazīstu, jāsaka kā dzīvu dzēnību. Tur ir stāsts atkal no bērnības, un kā es viņā neuzaicu uz Iecevu. Lai iecavnieki arī redz un klausās. Un uzaicināja Evu un Evu pirms sāk lasīt savu zeju, teica par šo grāmatu. Tā nevar būt, ka nevar izdot grāmatu. Jo mēs jau Liepas bijām izdevuši grāmatu par Visvaldu Eglīti, basketbolistu. Negāja viegli, bet kurš mums ir solījis, ka dzīvot būs viegli, ne? Un tā es domāju, jāiet palīgos. Un sākām vākt naudu. Un cik vien, protams, uz laiciņš, varbūt par īsi, bet vairāk savākus. Bet darījām, ko varējām, paldies, kad ir šī grāmata. Un teikšu godīgi, es jau apsolīju prezidenta kungam uzdāvināt. Paldies un paldies arī. Starp Bagītas noorganizācija dziedotājiem bija arī Sandra Kalniete. Viņai arī paldies, tā kā mūsu komandai piediedojušies politiķi. Un ļoti nopietni arī Eiropa pieslēgusies. Tagad mēs esam visu darījuši, sākot no Vācijas, Latvijas un visu pārējās Latvijas mīļošās zemes. Un visbeidzot bija laiks sastrādāties un domāt kopā, kā riskēt un kurš izdevējs riskēs tukšā vietā. Un pie tam ne jau ir vienkārši grāmata. Es rakstīju universitātei teoloģijas fakultātē referātu par Nīmanu. Jo Nīmanis, kā jau es teicu, ir ļoti galēji latvisks. Viņš ir tā mazā šķautne, vai visspodrākā šķautne, ko var salīdzināt pat ar judaismu. Lai gan šajā grāmatā ir tik daudz vecās un jaunās derības kritikas no ārsta viedokļa. Tas ir, teiksim tā, liels pārbaudījums man kā teoloģijas maģistram izgalvot šādu grāmatu un teoloģijas fakultātei piedāvāt jaunu redzējumu. Taču es saku paldies arī teoloģijas fakultātei, kura šo darbu atbalstīja un referātu pieņēma kā realitāti, ar kuru Latvijai jārēķinās. Un latviskums kā reliģiska pārliecība. Latviskums kā reliģiska pārliecība. Un tā ir Nīmaņa frāze, ko es atradu šai grāmatā. Un cik tas dīvaini arī nebūtu kādu gadu pirms atrodoties Kanādā, Hamiltonā, Dziesmu svētkos un iepazīstoties ar daudziem tās puses latviešiem, kuri arī ar ārkārtīgi lielu spēku ir turējuši latviskumu cauri daudzām paaudzēm, jau 4. un 4. paudze. Es uzrakstīju vienkāršu rakstu, kuram ieliku virsrakstu latviskums kā reliģiska pārliecība. Man bija liels izbrīns, kad es šo tēzi zinātnisko atradu jau šajā grāmatā. Un vēl interesantāk, ka arī starp Jākaba Nīmaņa laiku un to brīdi, kad es uzrakstīju rakstu ar virsrakstu latviskums kā reliģiska pārliecība, ka šādas pārliecības bija nonākusi arī Zuza Kreisliņš Sila, kas dzīvo Minsterē. Un viņai arī izrādās bija vienā no ārzemju avīzēm latviešu raksts ar šādu virsrakstu. Tas nozīmē, ka tas nav tikai tāpat vien. Latviskums, kurš ir jākopj un jātur dzīves, ir jāmācās. Un te ir ļoti svarīga nodaļa, kas ir tie skolotāji. Tagad tā paskatieties viens uz otru uzmanīgi, blakus sēdētāji un aizmugurē. Tā zinkārīgi pašvarēties. Jūs esat skolotāji. Jūs esat tie, kas ir izgājuši latviskuma skolu un sapratuši, ka ir jāmāca jaunā paudze. Un tāpēc uz vāka ir brīnišķīga jauna meitene, Rīdzinieces tautas Tērpa Bruncītī. Atzīšos, tā ir mana mazmeitiņa.
visiem ziedotājiem no visas sirds, kas atbalstīja šo latvisku meitai. Un beigu galā lielāko risku uzņēmās izdevēju, kur teica, darīsim, jo arī man šī lieta ir tuva. Un es iepazīstināšu ar Ivetu Rozīti, tāpēc viņa piekrita. Es esmu ļoti priecīga, ka man bija tāda iespēja paturēt to manuskriptu, kas bija Evas rokās, un palasīt. Un patiesībā saprast, cik tas ir vērtīgs. Un pamatvērtības jau laikam ejot nemainās, viņas ir pamatvērtības. Un tā es ar kolēģiem un kopā visiem sadarbojoties varējām izdot grāmatiņu. Un patiet es domāju, ka Jēkabs tagad būtu ļoti lepnis, ka viņas sapnis. Viņam bija tāda doma, ka kādreiz būs pie tautas viņa uzrakstītais manuskripts, ka tomēr ieraudzīs. Bet redz, cik ilgi vajadzēja nogulēt tam manuskriptam atvilknē vai kur, lai mēs iepazītos ar šo unikālo cilvēku. Viņam liktenis ir bijis skarbs, bet mēs zinām, ka Dievs neuzliek tik daudz. Viņš uzliek tik daudz, cik varam panest. Un tā Jākabam Nīmanim arī bija tik skarbs liktenis izlasot. Un mēs redzam arī vēsturi, jo daudzās grāmatās tā vēsture tik nav atspoguļota, kā izlasot šo grāmatu. Un gribu nolasīt vēl vienu dzejoli, kas ir Andreja Punkura dzejolīts tautai, ko Jākabs Nīmanis atzīmēja manuskriptā. Un tas bija domāts 130. dzimšanas dienai veltīts Andrejam Punkturam. Tas ir viņa dzimšanas dienai, kā atzīmējot to. Šo domāju, to domāju, sveši ļaudis daudz domāju. Ko domāju sveši ļaudis? To tu līdzi nedomā, tev jādomā. Laiks atnāks, kuri katrs domāt sāks. Šo runāju, to runāju, sveši ļaudis daudz runāja. Ko runāja sveši ļaudis? To tu līdz nerunā. Tev jārunā. Visi cieš, lai ar visi līdzi spriež. Šo derēja, to derēja. Sveši ļaudis daudz darīja. Ko darīja sveši ļaudis, to tu līdzi nedari. Tev jādara sevis dēļ, lai var dzīvot ilgi vēl. Šo dziedāja, to dziedāja. Sveši ļaudis daudz dziedāja. Ko dziedāja sveši ļaudis, ko tu līdzi nedzied. Tev jādzied tauta zied. Ja tā tēvu dziesmu dzied. Jā, nu šāds dzejolītis bija, bet tas netika šī grāmatiņā, bet tur bija tādas vēl lietiņas, kuras ir palikušas ārpusē, bet viss galvenais ir šī grāmatiņā. Šajā vietā man bija domāts pilnīgs tāds mirklis un atskan atkal dziesma, bet varbūt, ka tomēr iepauzēs. Šajā brīdī es vēlētos, lai daži no jums, kas ļoti personīgi, vai kā bērni, vai kā citādi, ir pazinuši Nīmani, vienkārši atnāk un pasniegt tikai 3 teikumus. Rita, jūs teicāt, kad zināt, kurš ir. Tad paši priecājās, kas ir ar Nīmani bijuši tikušies. Un
nosacīja, noteica diagnozi, pateica kādas zāles, kas jāiet, kas jādzer, kāds virvīns, un acu mirklī, var teikt, 15 minūšu laikā bija bērniņš blakus, un māsa bija mierīga un priecīga, un viss laimīgi atrisinājās. Tas varēja būt ļoti īsi pirms Dr. Nīmaņa aizdošanas. Manām izdēlam tagad ir 37 gadi. Reklāma uzreiz pieraksta liecības tagad. Lūdzu, kurš vēl gatavs pateikt liecību? Nāc, lūdzu. Mantotajā ģimenes albumā, ko es no tēva mantoju, ir Nīmaņa bilde. Es viņu bieži apskatu, un ģimenē ir tāds stāsts, ka Jēkabs Nīmanis rādījis mani studentiem, kad es svēju tikai 4,5 kilogramu, un teica, nu redz, tāds ir tīri, labi attīstīts puika un bērns. Tāds ģimenes stāsts ir. Šī bilde man ir, es viņu arvien redzu. Es dzirdēju no Evas, ka mums ir divas kopīgas īpašības, varbūt no tā pieskāriena. Nīmanis krājs esot. Viena žurnālistīte rakstīja, ka man ir šaura taciņa starp gultiņu un grāmatu žurnālu grēdām, kur uztupināt putni, es esmu putnu pētnieks, un es tiešām arī krāju visus sīkumus. Un nākošais ir galējais latvietis. Es nederēju ne tajos laikos, kad man atbīdīja no zinātnes un augstskolas pasniedzēja, kā nevienu tieši par to, par stēlniekiem, par latviskumu. Un tagad, kad mani sūtīja pie Patriotiskās partijas vadītāja neatkarības sākumā, lai es iet uz Saeimu, man pateica, man ir vajadzīgi vēlētāji, tāpēc, ka es biju tajā laikā 2 tur vadonis. Paldies! Un tad ir arī mans stāsta turpinājums par Jēkabu Nīmaņu. Rīta Grāvere ir uzrakstījusi manuskriptu par Jēkabu Nīmaņa dzīvi, darbiem. Un es to grāmatu esmu izlasījusi, un ja es to būtu lasījusi vēl pirms šīs grāmatas, varbūt arī es būtu gatava uzrakstīt vēl kādu atcerējumu, jo tik fantastisku likteni, kāds ir Nīmanim, nu to retais ir piedzīvojis, nu patiešām retais cilvēks, jo viņu Pirmā pasaules kara laikā 4 reizes mēģināja notiesāt nāvi, viņš izdzīvoja, jā. Un pēc tam ienāk padomju karaspēks, atkal viņš ir sliktais, atkal ir cietums, atnāk vācieši, atkal ir sliktais, jo viņš negrib atdot savu privātu klīniku, atkal atgriež padomju varu, atkal viņš ir cietumos un atkal ir sliktais. Par spīti visam viņš kā īstenis latvietis izdzīvo. Un viņam ir skaisti vārdi par tā saucamo Austrumu akadēmiju, ka viņš ir beidzis 3 akadēmijas, un tā pēdējā bija Austrumu akadēmija. Un šajā akadēmijā viņš teica, izgāja ārā, un es dzirdēju vēju šalks un dabu milzīgo, un sapratu, ka tas mans vienīgais lielais spēks, kas man ir, tā ir mana Latvija, mans latviskums, un pats sev viņš teica, es atgriezīšos, es darīšu visu savai Latvijai. Un tagad šajā brīdī ir doma, ka kā kādai Čehovs, jo plinta stāv pirmajā cēlienā pie sienas, tad saka, 3. jāizšauj. Tad sāksim dziesmu. Sēd vienu necelis kājās. Mīļā
Paldies! Šajā brīdī Lilita varbūt kādu vārdu bildīs, jo tas tiešām nebūtu noticis, ja es nesatiktos ar Lilitu Klinkertu, Margaritas Stāras meitu, brīnišķīgu dāmu, mācību zinātnieci, kur arī uzrakstīs grāmatu gan par savu tēvu, koktēlnieku, koka stārastu, gan arī par savu mammu, un cerams, ka tā grāmata arī iznāks kādreiz. Es esmu Mārķis Špikers sagatavojis, lai es nenovirzītos no tēmas. Un vispirms man gribējās teikt, ka Nīmans pat tiešām šī grāmata iedarās šai dienā. Jo par viņu ir tāda leģenda, kas patiesībā nav leģenda, tā ir īstenība, bet izklausās pilnīgi kā leģenda. Tajos tālajos trakajos gados padomju okupācijas laikā viņš reiz uz savām mājām atveicināja fotogrāfu un sapucējās, uzvilka fraku, baltu krūtešu. Viņš vispār bija tāds ļoti izskatīgs, gāra liela auguma. Nav zināms, cik viņš īsti bija. Bet tas 20 pāri. Jā, tā bija. Un sirmiem matiem pielika
3 zvaigžņu ordeni un nofotografējās. Un droši vien arī tā bilde, ne? Un droši vien mēs tā grāmatā iekšā, ne? Viņa vietā šeit. Un, un viņš visu savu mūžu, līdz savu mūžu beigām, cauri visiem cietumiem un izsūtījumiem un ticēja, ka Latvija atjaunosies. Viņš ir dzimis 1892. gadā un mira 79. gadā. 79. Jā, 79. Nu jā. Un Eva te pieminēja mums tos radurakstus. Raduraksti tādi. Mana vecā māte bija Nīmanim māsīca. Un caur to, tad, viņa brauc uz Jūrmalu reizēm ciemos, reizēm uz Siguldu pie Nīmaņa brāļa Mārtiņa. Un tāpatās es atceros, ka reizi Nīmanis ciemojās arī mūsu mājā Ziepniekalnā. Un tā, ka viņš tur ienāca ar savu sīņu skaidrību, otrā sieva tā bija, tad viņa tā priecīgi teica, jā, mums jau stāv uz bēniņiem ozola zāks jau sagatavots. Nu, kā kārtīgi latvieši, ne? Sagatavojot. Nu jā, un vispār likās, ka viņš visu māju piepilda, ka tās mūsu trepas pa viņam pa mazu, jā. Jo tā māja, kur viņš dzīvoja, viņš atguva, jo viņu pazina, visi. Viņš rakstīja līdz Vāciju, jo viņš bija viņu bērni. Jā, viņš Vācija. Un tāpēc viņš arī tika mājās no izsūtījuma un tā tālāk. Un tātad viņš atguva savu māju Jūrmalā, Majoros. Un tur jau atbilstošs platums un griezts augstums un tā, bet mūsu māja likās, ka viņam pa maz. Jā. Tātad vecā mamma, mana vecā mamma, bija ar Nīmaņa māsīca. Tātad Nīmaņa māte un manas vecās mātes. Mana bija māsas, ja? Tālāk. Mana mamma, Margarita Stārast, ļoti lepojās ar savu onkuli. Un mēs viņu saucām par Jākabu onkuli. Un es arī esmu ciemosies tur Jūrmalā, smukajā mājā. Kādreiz 30. gados, man liekas, pirkt. Baltvācieši celt. 37. Jā, Baltvācieši celt. Smuka liela māja, tādām kolonnām, koka māja, labā stāvoklī Majoros. Nu jā, tas būtu pirmais punkts par tiem radurakstiem. Tātad ļoti iespaidīga persona, ļoti patika dāmām arī. Viņa otrā sieva bija kādiem 30 gadiem laikam jaunāka. Viņa kādreizējā studente. Pirmā sieva bija Aspāzijas māsīca, Lienītas tante, un tāda īsta pirmskad intuģents dāma. Un vēlāk abas sievas dzīvoja vienā mājā, tur tajos Majoros. Lienītas tante pirmajā stāvā, un viņa dzīvoja otrajā stāvā. Un tad, kad ar Nīmanu iznāca tikties, tad viņš bija cilvēks ar enciklopēdiskām zināšanām. Un es, protams, tajā laikā biju par jaunu un par dumju, lai viņu kaut ko paprasītu un iztaujātu un pierakstītu. Labi, ka viņš pats bija tik gudrs un sarakstīt. Šitas ir 10. sējums. Viņš pats iesēja tos audeklu vākos, pats iesēja, uzrakstīja melnrakstu, un tad to melnrakstu pārakstīja viņa sieva tajā pirmajā stāvā, tā Lienītas stāvā. Un
pamazām tas pārvērtās tādā ļoti nežēlīgā tēvā, jā. Un viņš šos te savus uzskatus un pārdomas arī izsaka sākuma nodaļā šajā grāmatā. Un viņam bija jautājums, kāpēc mūs, kas bijām tik ļoti ticīgi viņam, kāpēc mūs Dievs tā ir piemeklējis, jo viņam vēlāk tika Otropē pārdota visa mantība, jā, viss lauksaimniecības inventārs, un Nīmanim izglītību palīdzēja iedot viņa mācmās. Un viņš bija vienīgais, kurš no visiem tiem 11 bērniem ieguva augstāku izglītību. Jā, un viņš izmainīja tos savus sākotnējos nodomus un kļuva par ārstu un par bērnārstu. Un tā viņš arī nevarēja saprast, kāpēc, jā, Bībelē, teiksim, Dievs tur saka, Dievs, jā. Es tevi piemeklēšu līdz 3. 4. augumam. Tātad tos pašus bērniņš, ko viņš ārstē, jā, tas ir darbs, kuram viņš ir veltījis visu savu mūžu, jā, tāda drausmīga nežēlība. Jā, un tad es konstatēju, ka mani uzskata daudzajādā ziņā sakrita ar Jēkabu Nīmaņu uzskatiem. Un vēl dzīvodam Vācijā, es reiz izlasīju tādu interviju ar Evu